kļūst par bērniem, svētki pavisam tuvu, mums tik ātrāk jātiek galā. Kas par sešņiem nemaz nerunā? Laikam mutē aizsalusi. Savās uztiks, tāpēc nerunā. Rup, kas tagad troks? Mutik pie bērniem, ātrāk pie bērniem, viņa esot pat trūmā. Kur tu tik ilgi biji? Tevis Ļaubaldīte gaida. Cik labi, ka tu atnāci. Visi gaida pie Eglītes Ziemassvētku veci. Lūdzu, pacienājies. Visi kopā pie Eglītes uzdziedāsim dziesmu. Ziemassvētku
Ota ika, kas sniega nav un ragavas jālauž, tādi putās. Tas ir. Tāpēc tehnika tiešām, ja, uzposta un grēznota. Bet tie bērni arī skatās arī uzposti un greznoti. Vai tie bērni, vai tie zvēri, kā mēs aizvaram nosaukt? Bērni esiet, ja? Jūs tā darījāt? Kāpēc jūs tā darījāt? Rādījāt teātri, jā, un ko vēl jūs darījāt? Kāpēc saņēmāties? Gaidījāt kādus svētkus? Jā! Un kādus svētkus jūs gaidījāt? Ziemassvētkus! Un ko Ziemassvētkās par bērnu? Arā iet ķerkatās un pārķērģās, lai citi bērni nepazītu, iet no mājas un mājas. Un mēs mēģināsim iet ķerkatu rotienā, redzēsim mājas, mēs gribam apbrīd, ja? Sūtīsim lāci, viņu lēšanu tiesām.
Kā jums liekas? Kas? Vistabīgi! Ko Kāda mēs tā nesamanījām, ko? Nu, lādi, kas es saprotu, šo Ziemasspriegā laukumā drusciņā uztilgāt. Nu, bāc, es esmu tāds šauzi, kā Redz kā? Ko es sāku? Ko es gribēju teikt? Aha. Jā, ziniet, bērni, kas Ziemassvētku veici tikai lielākie palīgi. Brūti, jā? Bet kādreiz ir tie brūtiem visādi notiekās. Brūtīši piedzīvs maziņu jau ar bārdiņu, jo viņi būs nākošie Ziemassvētku vecīši. Un tāpēc, kam ir brūtīši ar bārdiņām, tie drīkst nāk Ziemassvētku vecīšiem līdzi un piedalīties bērnu rotiņās, lai iemācītos. Un kuriem tas bārdiņas nav, tās ir obligāti jāsameklē. Citādāk viņus sūtīs atpakaļ uz ziemeļiem, lai tur cep piparkūks, lai taisa rotaļlietas. Bet kuram te rūtī nebrīdu bērniem uztver? Visiem gribās, ja? Arī šiem rūtīšiem, kuru vārdiņas nav. Iesim to rotaļlietas. Iesim kādu notikusi. Rūtī pāri. Gribās kaut ko tādu evaņģēliju izstrādāt. Tu tikus jokiem vien. Nē, nekā joki nebūs. Es gribu bērniem nosaldēt rokas. Šitā. Tā. Mani tāds nedraudz. Mani nenos. Tā vai tā. Bērni skaita potāk. Tā. Sala tēti, tu mums rokas nesaldē. Visi rociņas iztiek uz priekšu uz skaitam. Sala tēti, tu mums rokas nesaldē. Un tagad es mēģināšu jūs rociņus aizskat. Un kā es to esmu šim? Kur ir tas Ja man gribēju uzšķot, ka vēl ir turīt. Aiziet, viņa raud jau, ne? Es esmu sakarsis. Un laiks no saldēšanas vairāk nekas nesanāks. Tas no vairāk nesanāks. Pagaidīgi ievilkšu to. Tā, saprotiet, tā tas nē. Tas nevar iznākt nekā es viņus kaitina, bet viņi jau mani un novinējuši mani. Tagad tā, bērni. Tas bija Veids, Zeltpils saimnieks. Nosūtīja kārtīgo bērniņu uz zemi. Viņš teica, bet kungs, ko es darīšu uz zemes viens pats? Klipiņš, neaizsargāts. Es tev sūtīšu eņģeli. Tas tevi aizsargāt.
tas ar tevi būs viegls bēdās, ar tevi padziedās, pasniesīs. Un notrausīs tev āsariņu, ka tev būs grūti. Bet, kungs, kā es viņu pazīšu? Kāds viņu vārdiņš? Normāls! Nu, vārds nav svarīgi. Bet tu viņu drīksti saukt par māmiņu. Tad jūsu sargeņģelīši, kas ir? Jūsu māmiņas, ja? Tā ir māmiņas. Un padomājiet, tā ir labi. Kas te var būt par svētkiem, ja nav kopā jūsu māmiņas? Tagad esiet tik labiņi un lūdziet bariņā māmiņas. Ļoti labi. Tagad tā. Jūs droši vien visi domājat, ka sniegamā ir tādas varžas, puķiņi jauni un ietim puķus sniegā un puķiņos un saldē. Bet es paši nevienu sniegamāti, kas ir tāda omulīga bija. Jautra, priecīga, bet kādu spīti uz šodien apslidu bija. Un tad Ziemassvētku vecīgi, kad atnāk pie bērniem, neaizmirsti par mani pastāstīt. Un ekstrot arī par mani. Tā mēs arī visi kopā to darīsim. Māmiņas pagriežas ar degunieka teiks. Ceļam? Un man bija sniega māte, tā ļoti jauna bija. Un man gāja deva, šai vice gāja tā. Ai, vice gāja tā. Man bija sniega māte, tā ļoti jauna bija. Un man gāja deva, šai vice gāja tā. Ja.